Čau visiem! Mani sauc Sofija Lukjanska. Prieks jūs visus redzēt Drogas YouTube kanālā. Un šodien kopā ar jums es gribu pirmo reizi notestēt šos drogas jaunumus, kas man te ir blakus. Tā ir sejas kopšanas līnija un konkrēti tas ir ādas detoks. Skin detoks. Es nereiz viņu neesmu atvērusi vaļā, neesmu pasmaržojusi, neesmu pamēģinājusi. Aptuveni pēc pāris minūtēm mēs to kopā ar jums izdarīsim. Es novērtēju sākumā produktu pēc iepakojuma, un šis iepakojums man patīk. Paskaidrošu, kāpēc. Te ir izvēlēta tāda zaļganīga krāsa, kas, manuprāt, asociējās ar tādu profesionalitāti, ar kvalitāti un ar tādu medicīnisku, varbūt iespējams, asociāciju. Šeit apakšā ir rakstīts dermatologist testa. Tātad šos produktus iesaka dermatologi, un tas, protams, arī ir svarīgi. Es turu tagad rokās 2-in-1 clay wash mask. Tā ir sejas maska. Šis produkts ir 2-in-1, un aizmugurē ir instrukcija, kā var lietot šo produktu divos veidos. Pirmais veids ir lietot vienkārši kā līdzekli priekš sejas attīrīšanas, un ja tu vēlies izmantot šo produktu kā sejas masku, tad ir līdzīgi, tev vajag uzklāt pa visu seju, bet noturēt kādu minūti, divas, un tad nomazgāt. Otrais produkts, kas man ir rokās, ir cooling scrub. Tas ir skrubis priekš sejas. Vienkārši vajag uzklāt, viegli iemasēt un nomazgāt. Tālāk es turu rokās šādu te mitrinošu krēmiņu. Es viņu tagad pirmo reizi taisīšu vaļā. Arī diezgan skaists, profesionāls un kvalitatīvs iepakojums. Un jā, tad ceturtais produkts no šīs līnijas ir make-up noņēmējs. Tas ir mans pirmais iespējas par iepakojumu, par to, kā šie produkti izskatās. Un tagad mēs ar jums dosimies uz vannas istabu un pa taisno es centīšos neko needitot, vienkārši parādīt jums tiešām dzīvē, kā es tos lietoju un kā tas tiešām ir. Jā, tad dodamies uz vannas istabu. Esmu vannas istabā. Es iesākšu ar micerālo ūdeni, ar kuru vajag noņemt manu make-upu. Smarža. Neteikšu, ka baigi intensīva. Nav ne ar kādu tur vanijas smaržu, neko tādu. Nu, ne gluži medicīniska, bet vienkārši parasta smarža. Man ir virsū ūdens noturīga tuša un ūdens noturīgs laineris. Un principā šis produkts ļoti labi noņem. Acīs nekož, noskalošu katram gadījumam. Vispār man šodien ir nereāli sausas sejas āda. Es nezinu, ko darīt. Tiešām šodien pirmo reizi man tā pa ziemu ir, ka man pilnīgi viss ir sauss. Sākumā es izmantošu īstenībā šo līdzekli, kas attīra seju, un tad jau pēc tam es uztaisīšu skrubīti, un pēc skrubīša uzlikšu mitrinošu krēmu. Smarža atgādina nedaudz tādas kā jūras aļģes, pišķīt zobu pastu. Īstenībā es arī pamēģināšu uzreiz uz 1 minūti viņu arī atstāt. Tagad man būs vieglāk. Nu, lūk, esmu uzlikusi masku. Tagad es gribu uztaisīt storiju, pateikt saviem sekotājiem, ka es tagad testēju šos produktus. Nu, un es domāju, par to laiku jau tā minūte paies. Tik smieklīgi, ka man agrāk vienkārši riebās mana seja, kad es, piemēram, lieku masku, un es nekad nevarēju nevienu masku noreklamēt, bet tagad man liekas tik smieklīgi un tik forši. Tad mēs tagad taisīsim storiju. Nu, ko mani mīļie sekotāji, es tagad testēju jaunos drogas produktus, filmēju uzreiz atsauksmi, minūte ir pagājusi, sajūtas, kamēr es lieku uz sejas, diezgan tā savelk seju, ir tāda augsta un svaiga sajūta. Ņemam nost tagad. Tā, esmu beidzot noņēmusi masku nost. Sajūta ir ārprāts vienkārši, viņa tik svaiga, viņa tik tāda augsta un forša, man tā patīk tā sajūta, es labprāt vispār tagad neko nedarītu. Vienkārši man tāda sajūta, ka man virsū tagad ir tāds mojito kokteilis, vienkārši tāds
ar ledu un ar piparmētrām. Vienkārši ārprāt, jā, mana seja tagad kaifo kaut kādā taisnes pludmalē vai jebkurā citā pludmalē, dzeru mojito un vienkārši manai seja ir ļoti laba. Es tagad vispār īstenībā, jā, es nevēlos vispār neko tālāk darīt, bet es jums apsolīju notestēt. Es nevaru, Dievs, vienkārši. Šādu svaigumu es nebiju gaidījusi. Jebko, bet tik ļoti lielu foršu efektu es nebiju gaidījusi. Fantastiski. Nu labi, es pakaifoju bišķi, tagad ķersimies klāt skrubītim. Skrubīts ir tāds gēlveidīgs, un viņam iekšā nav rūpjas, tās mikrodetaļiņas, mikrodaļiņas, bet tādas maigas diezgan. Jo man nepatīk, piemēram, seja nekādā gadījumā ar kādu tur sāli vai tādu rūpju skrubu. Tas svaigums īstenībā nepazūd, viņš vēl ir, un man tā sajūta ļoti patīk. Nu, es domāju, es viņu ļoti ilgi un stipri neberzēšu. Viegla masāžiņa un pietis. Nu, tagad likšu pēdējo produktu no šīs līnijas, kas man ir. Tas ir moisturizers, jeb mitrinātājs, kurš izskatās pēc tāda kā želejveidīgs viņš ir. Ak, mans Dievs! Seja vienkārši viņa tā savilkās tikko un ir tas tāds spīduma slānis. Ak, Dievs, es nezinu, vai jūs redzat, bet tā kā pēc kosmetoloza. Ak, Dievs, es nebiju gaidījusi šo efektu. Es nezinu, vai jūs redzat, bet man ļoti patīk šis efekts. Un vēl man patīk jums teikt godīgu viedokli. Nu, tā kā es lietoju, es skatos, un man uzreiz ir tāds vai tāds emocijas, un tas ir forši. Atkal pēc šīs skrubīšanas man negribas neko tālāk, man bail tā kā sabojāt to efektu, bet jūs pamanījāt, ka paliek ar vien labāk un labāk. Godīgi pateikšu, smarža, viņa tā kā man nav uz viņu tur wow. Man patīk kaut kāds vaniļas smarža. Nu, šis tā kā nav no maniem favorītiem smaržu ziņā, bet tā sajūta, tā kvalitāte, tā tekstūra produkti, viņa vienkārši ir neaprakstama. Augstums, tas patīkamais un patīkamā tā foršā sajūta, viņa pamazām tagad nomierinās. Seja izskatās svaiga, mitrināta, opta. Tagad es fiksi izlabošu make-upu. Video beigās jums pateikšu savu kopīgo viedokli par šo visu līniju. Es esmu atpakaļ, es esmu pielabojusi make-upu. Godīgi sakot, pēc šī tik foršas procedūras es negribētu vispār nekur iet, bet man tālāk ir jāskrien darbiņos citos. Kāpēc esmu tik laimīga un tik priecīga un tik smaidīga? Tāpēc, ka es tiešām nebiju gaidījusi. Es vienkārši esmu šokā, godīgi sakot, cik ļoti mana āda ir forša pēc šiem produktiem. Es ceru, ka jums patika skatīties to live, teiksim tā, procesu, kā es pirmo reizi atveru, pamēģinu un uzreiz pasaku savu viedokli. Liels paldies, ka jūs noskatījāties šo video, kopā ar mani notestējāt šo jauno līniju. Noteikti priecāšos par komentāriem, ko jūs domājat. Varbūt jūs jau esat izmēģinājušas šo līniju. Tiekamies nākamajos video. Atā!